Nu ko, mīļie, šodien ir tā diena, kad pankāristiem ir jāatpūšās un parādīšu mūsu atlikušās komandas daļu, ko jūs vēl neesat redzējuši. Bet, lai mēs varētu forši saliedēties kopā to, ko mēs pankāristi ikdienā jums rūpējam, kā klientiem saliedēšanos, tad es šodien parūpējos savai komandai. Bet, lai es varētu parādīt savu komandu, jums man ir šie te papīrīši, viņiem jāliek parakstīt, lai varam izmantot viņu skaistās sēņas visos materiālos pēc kārtas. Līdz ar to ejam, parādīšu komandu un dosimies parādīties kādā aktivitātītē arī. Nu tad tā, mana komanda, to, ko jūs neesat redzējuši, ir Edgars, mūsu metinātājs. Visus rūsas caurumiņus, paldies, ka parakstīja. Tāpat zināja, par ko jāparakstās? Zināja. Es jau laicīgi jau biju pateicis, bet Edgars ir mūsu rūsas pārveidotājs, un tas ir mūsu Mikus, mūsu tehniskās daļas vadītājs, un foniņā arī stāv. Māriņa, arī tev jānāk parakstīt savu dvēseli šeit. Māriņa mūsu vienīgā meitene, kas rūpējās par mums visiem pārējiem, lai mēs nebrūķējam muti. Un, Markus gan šodien nebija jābūt, bet viņš puslodzītē pie mums mauc, bet parakst, būs labi. Superīgs paraksts. Paldies. Un Aleks, man jau nav jāiepazīstina, mamma jau ir parakstījis visus dokumentus par viņu un vienīgais nepilngadīgais. Ja mēs esam šeit visi atnākuši, tad vai uztaisim vienu kopbildi pirms sēdes ar Oskaru ierodās un visiem lietuviešiem, lai ir brigāde, darbīgā brigāde vienā bildītē. Čau, tie atkal es, Liekā svara pavēlnieks, Kadla kalna iedzimtais un Andrejs Sals Bumbulītis. Un es gribēju pastāstīt, ar ko mūsu rudens ir iesācies, ar to, ka mēs esam tikuši pie papildus telpām tehniskajām. Mums ir jau 5 pacēlāji, uz kurām mašīnas remontot pēc visu cilvēku viņu laušanām un īstenot visādas interesantas projektus. Līdz ar to mēs esam paņēmuši Andrejsalā šīs te foršās telpas, kurās siltumā varam darboties, īstenot jaunās rudens vēsmas. Un nevēl es pieminēju lieko svaru, jo šodien izcelsim šo mašīnu, kur ir daļai atbildīga par to, kāpēc manis ir tik daudz, kāpēc arī mani kolēģi Eduardi ir tik daudz, jo ar prieku paziņojam, ka mums ir priekšā projekts ar šo mašīnu, un tuvākās 3 nedēļas kaut kā jūs viņu arī pamanīsiet kaut kur. Līdz ar to ķeramies pie darba, liekam viņu kopā atpakaļ pēc krāsošanas mūsu jaunajos boksos, jaunajās telpās, kur diezgan daudz noteikti uz priekšu redzēsiet, ka mēs darbojamies šeit diezgan daudz arī tehniski. Un tāpēc aiziet! Es rokos pa mazu maisiņu, meklējot mazu plasmasiņu. Skrūvīti pēdējā reizēs atradu, tagad meklēju plasmasiņu. Vai es viņu meklēšu 3 minūtes vai 30, to mēs vēl redzēsim. Mums nav tikai viens vietiņš no maķīša ar manu, kā es teicu jau pirms tam, ar manas diētas atbalstītājiem, bet mums ir veseli 3 pankāriņi nobrandot ar maķīti, un mēs braukājam jau 3 nedēļas, neapritēs, bet 3 tuvākās nedēļas mēs vizinamies Rīga, Viļņa, Tallina, atrādam burgeri, daudz smaidi, daudz prieka cilvēkiem, jo redz, kad rasnie brauc pirmkārt, otrkārt tas, ka ir 3 mazās mašīnītes ar burgerīt uz jumta. Un jā, redzēsiet arī uz ielām, būsiet jau redzējuši, kad šī sērija iznāks noteikti ārā. Līdz ar to tas arī viss par manu diētu pagaidām. Atpakaļ pie tevis, Imants. Kamēr mūsu mazie makšnaknieki jau ir izvizinājušies pa pilsētu, mums ir paspējuši mūsu lietuviešu kolēģi jau pievienoties mūsu komandai.
Un šodienas plāns ir pavisam vienkārši ar šiem skaistumiem, ko neviens nezina, ka mūsu rīcībā ir. Mēs kompensējam mazos pankāriņus ar bišķi lielākām tehnikām. No šī gada mums ir liels, apjomīgs projekts nācis klāt, kur mums ne tikai šādi busiņi ir, bet arī visādi visur gājēji lieli, mazi un autobusi. Un tad šodien brauksim ar šo te necilās krāsas busiņu piedzīvojumā ar kolēģiem pie mūsu draugiem Drift Halls. Tas, ko viņam nepastāstīja, ir tas, ka pirmā daļa ir šitāda, bet mēs arī uz trases uzliksim pankāru. Un mums uztaisīsim sacensību, kurš ar pankāru nenošķiļās. Viens aplis visiem, bez pārbaudīts, sākam no šejienes, finišējam ar šeit, redzam karodziņu. Viens aplis, nav check engine aplis, bet ir, atcerieties, jūs nedrīkstat noslāpēt mašīnu, jo pa virs visam mums ir neejošs starters. Lithuanians, I hope you understand. If not, bless you all. Divi, trīs, aiziet. Piedod, Imant. Viņš riktīgi nošķīla viņu. Tā kā es ieraudzīju, kā viņš ieskrienās, man bija sajūta, ka viņš jāpabrīdina, ka nedrīkst trakot. Minūte 22, Edgars. Ir viena iesista bukta, tas nozīmē viens sitiens. Oskar? Labi. Kurš nākamais? Mikus iet nākamais. 1, 2, 3, go! Kamēr kolēģīši brauc vēl pēdējo apli, mums ir sagatavots tas pārsteigums pa vidu. Un, ko mēs darīsim? Mēs brauksim atrādīt kolēģiem to, ko mēs filmējām pirms gada. Viņi domāja, ka mēs to filmējam sociāltīkliem un tādu rēcīgu materiālu, bet viņi nezina, kur tas materiāls attapsies. Līdz ar to viņi tūlīt nobeigs savu braucienu, un nākamais brauciens mums ir uz vietu, kur tās lietas tiks rādītas. Un operators noteikti kaut kur ieliks aizskatas arī. Šajā te izdara. Pasies! Tā, ko mēs darījām, tas bija super rēcīgs process, lielā augstumā, pagājuši gadu iepriekš, un beidzot mēs viņu to materiālu liekam lietā. Tāpēc ejam pakaļ kolēģiem, sēdniņu viņus atpakaļ busiņā un maucam tur, kur mums sagaidīs šis te brīnums. 6. Man vajag jūsu telefons viss, jo, lai nav mudinājums latviešiem ir sevišķi izņemt ārā telefonu. Nē. Man vienkārši vajag atņemt jums telefonu, bet tā vietiņā es jums dodu kaut ko seksīgu. Un šis te nebūs jāredz, jo 6:04, jop, cik ātrāk jāņem prom. Tā,
Werner atdod savu telefonu, jo tu arī nedrīkst skatīties. Es varu iekāpt mašīnā ar Jā. viņu? Mašīna. Werner atdod telefonu. Es atdod telefonu. Jā. Man ir 2. Kad jūs esat apsēdušies, uzlieciet aiz sejas un turiet viņus tur. Un apsolēt, ka turēsiet. Edgari, vai tu saprati? Ko? Ka jābūt virsū acīm un nedrīkst skaities ārā. Bet es papis telefonu būtu drīz palēt. Telefons pie manis maisās, dar citu. Un katru dienu tas ir. Katru mīļu dienu. Un pa vienam kāpsim ārā. One by one we will get out of the car, but hold on a second. I will give you my hand. Keep your blindfolds on and Edi. Tā. Skaties te. Skaties, šodien stāvi šeit. Paej pa kreisi vēl. Tā tu būsi pirmais cilvēks, kas rindiņā stāvēs. Tā. Stāvi, jā. Super. Tātad. Aleks sagriezies šādi. Un tagad. Vai jūs esat gatavi, komanda? Jā. Es nedzirdēju, vai jūs esat gatavi? Jā! Tad velkam vaļā! Acis! Ja velkam nost! Pepo! Tas ir tas bezdarbnieks Rikols. Tas arī iet? Bet tad, ja jūs neesat gatavi depo, tad pagriežamies un skatāmies uz spici. Tā bija premjera. Jebkurā gadījumā jūs tagad esat slavenības, jo tas nav tev baklažānu bumbiešu daudzīt, ja? Tāpēc filmēnes Aleks nevienam nebija. Šī filmēšana mocības beigsies šeit. Un tālāk varēsiet būt tādi jampampiņi, kādi jūs esat. Mums bija spraigas sacensības ar pankāru trasē. Edgar, paldies tev! Un šajā aploksnē ir glavnī prīzi. Автомобиль. Bet kāds ir автомобиль? Un kurš tu saņem šo te brīnumiņu? Kā jums liekas, kurš bija uzvarētājs šodien? Nu tieši tā, Oskar, ar lieliem aplausiem. Nerādi, kas tur iekšā ir. Tikai pats pasies, lai pārējie neredz. Nē, nu nerādi, tur nav tukšums. Līdz ar to uzvarētājs starp mums ir zināms, lielākais cirvis arī zināms. Līdz ar to dodamies tālāk vienkārši pabaudīt garšīgas vakariņas un vienkārši pačilot kopā bez filmēšanām, bez nekā. Un jā, davai, lēcam atpakaļ un laižam. Nu ko, mūsu garais vakars salēdēšanās komandas ir beidzies. Tas, ko tu neredzēji, man mīļo skatītāji, mēs tālāk braucām uz Svētku pili, kur visi kopā ēdām fantastisku vakariņas un pēc tam vēl iegājām pirtiņā un kopā pavadījām foršu laiku, ieņerdzot un ne tikai kameru priekšā pozējot, bet arī pavadījām riktīgi foršu laiku kopā. Tā kā šodien tas arī viss, tiekamies nākamajās reizēs. Like there will be no tomorrow someday. I can call you mine forever, but
if I guarantee you a smile, let me be the one who's gonna start your gravity, baby. Sanāca pakaļ atslēgām, bija aizmirsis. Un ko es redzu? Markus ir pārāk kvalificēts šim darbam. I have the